Ejot uz lauku skatoties, nekā nav, tu neredzi nekā. Tā arī neuzlika to otro funkciju. Un tad, kad sākām graudus kult, tad bija interesantā krāsā nāca graudi iekšā, jā, un tad jau pirmā doma, kur tu viņus liksi. Es uzdevu 3 cilvēkiem jautājumus par T2 jeb otro funkciju apstrādi. Zemniekam, Latraps agronomam un zinātniecei. Es biju pārliecināts, ka viņi atbildēs vienu to pašu par T2. Tieši tajos aspektos, kur viņiem domas neskanēja, tur sapratu tieši, kā man rīkoties manos laukos. Skaties šo epizodu līdz galam. Esiet sveicināti, Latraps mācās šīs sezonas 5. epizodē. Esmu Oskars Balodis un ir laiks T2 smidzinājumam fungicīdos. Arī es audzēju ziemas kviešus, un man arī jāpieņem ir labākais lēmums par T2 apstrādi. Un pēc dažām dienām arī jāsmidzina ir kvieši savos laukos. Un es galā vēl neesmu izlēmis, kā to vislabāk darīt. Ok, Regīna, prieks tev redzēt. Mums, lai pieņemtu labāko lēmumu par otro apstrādi kviešos ar fungicīnu, ko mēs saucam par T2. Mums trūkst kādas zināšana no zinātniekiem, un es zinu, ka Latvijā veic vairākas pētījumus tieši kviešos par fungicīdiem, dažādas izmēģinājumus. Es gribu, lai padalies ar jaunākajām atziņām, kurā laikā visefektīvākais un labākais rezultāts ir lietojot fungicīdus. Kā tur ir? Tātad mums ir T1 apstrāde un pēc tam T2, tā kā agrākā un vēlākā. Patreiz lauka ir 51 vēlākā šķirnē līdz pat, jau es teiktu, 61. un 5. jau. Šobrīd izmēģinājumā mums ir 51. stadijā. Kolēģi ir nosmidzinājuši 8. jūnijā T2, tātad agrāko apstrādi. Mūsu saimniecībā parasti veicam vārpošanas beigās un ziedēšanas sākumā. Tad, kad apmēram šādi izskatās, kad var jau trāpīt pa vārpu un arī, kad uz karoglapas vēl labi var trāpīt fungicīdu. Un tiklīdz mēs redzam, kā tā vārpa ir laukā, tā ir jāveic apstrāde, tur baigi gaidīt nevaram, jo neviena saimniecība arī nevar stundas laikā apsmidzināt visas sējumus. Bet mēs nojaušam, ka vēlākā apstrāde T2 sakos ļoti, ļoti ātri. Un kura no šīm apstrādēm es esmu 6 gadus veikuši, teiksim, labākā bijusi? Tendence ir, ka vēlākā. Tie apstākļi jau nebija tāds slimību veicinoši, un patreiz ir silts un mitrs, bet joprojām vai tā infekcija vēl nav tā parādīsies, kā man rīkoties? Kad vārpiņi bišķi ārā vai tomēr sagaidīt, kad ir pamatīgi jau 65? Nekad nebūs tā, kad uz visa lauka pilnīgi visi augi ir vienā attīstībā. Kā arī uz šī lauka var redzēt, kad ziedēšana jau praktiski ir vidusdaļā. Var redzēt, ka uz vārpas jau tās bārkstiņas vai ziediņi krīt nost. Visbīstamākā mums ir vārpa fuzarioze. Līdz ar to tas īstais brīdis slimības ierobežošanai ir tieši tagad. Jāsaprot arī tas, ka nekad īstajā brīdī neiedos pilnīgi visiem laukiem, bet uz to ir jācenšas, to ir jāiet, jāmēģina. Steidzamies, bet pašā laikā nesteidzamies, jā? T2 apstrādi. No katra gada tas ir atšķirīgi, bet pats pirmais pēc kā es vērtēju ir šķirne. Jo katra šķirne ir savādāk ieņēmīga uz slimībām. Esam apstīsimies dažādus šķirnes Latraps izmēģinājumos, pastīsimies, kādas tur attīstības stadijas ir. Paskatīsimies, kuriem varbūt tas fungicīds vēl var pagaidīt, kurām jau ir pa vēlu. Tieši tā sākam ar agrāko šķirni un ejam secībā uz vēlāko. Jā, tu minēji, tagad tieši, ka ziedi baigi labi šogad trāpīt pa to lauku fuzariozi ierobežošanai iespējams, ja viņi būs. Bet arī labs slimības, jo patreiz izskatās jau tāda veselīga ir. Iespējams, ka slimība varbūt vēl slēpjas, kas saka, nav ar pazīmes parādījis, bet kādas tās ir galvenās slimības, ko mēs aizsargājam, apstrādājot karoglapu, jo tā, kā mēs zinām, ir tā pēdējā lapa, kas ir tā visveselīgākā doto brīdi. Tā ļoti agra šķirnīte ir izmēģinājumos. Lai gan arī tie maciņi tikai nāk ārā. Tad ir mitrums, ir siltums, tā attīstība notiekās ļoti strauji. Un ja pagājušu nedēļu vēl atsevišķām šķirnēm vispār tā vārpa nebija redzama, tad šonedēļ viss jau ir vārpās. Jā, Skāgans ir viena no tādām vēlākajām šķirnēm. Lai gan arī centrālais dzinums jau vecīt arī jau labi nav tik agrs, te ir šī 50
59. tikko iestājās, pat varbūt vēl īsti nav, kas tie viņš iznāk ārā. Nu, arī viss, principā, ir jaucam un braucam. Tieši tā. Tāpēc arī miksējam tās darbīgās vielas. Vienai vielai būs iedarbīgāka, bet nebūs tik ilga tā iedarbība. Citām darbīgajām vielām viņa būs ilgāka. Līdz ar to tādā veidā tos riskus mazliet samazinam. Principā visus gadus mēs esam novērojuši, ka situācija ir daudz labāka. Tur, kur ir augu maiņa ievērota un pēc ziemas rapša slimības spiediens ir krietni mazāks. Un kad var lietot mazākas fungicīda devas un tāpat būs efektivitāte. Tieši mans jautājums, ja man ir dažādi lauki, kvieši pēc kviešiem, kvieši pēc rapša vai zirņiem vai pupām. Es varu ar devu paspēlēties. Jā. Otrais ir priekšaugs, slimību izplatība, protams, un pēc tam skaties, domā kādu fungicīdu. Nepiekopju tādu stratēģiju, kad iepērku jau agri pavasarī un tad domāju, vai man viņu vajadzēja, ka viņš pa dārgu vai pa lētu un nedara. Principā skatos pēc situācijas, kas uz lauka darās. Arī mums izmēģinājuma dati parādīja, kad ir kvieši pēc kviešiem, tad augstākas devas parāda tomēr labāku efektivitāti, bet lai arī prognozi rāda, ka ir risks un T2 tagad ir jāveic, tad atkal aizejot uz lauka. Kolēģis ir novērojušas, ka Lemmi un Braiti viņas smidzinātu, bet Etan un Informer pēc monitoringa datiem īsti nē. Jā, ļoti savs gads bija un uzliku T1 fungicīdu vasaras kviešos. Baigi īsais periods bija un sāku vārpot jau un ejot uz lauku skatoties, nekā nav, tu neredzi nekā. Tā arī neuzliku to otro fungicīdu un tad, kad sākām graudus kult, tad bija interesantā krāsā nāca graudi iekšā, un tad jau pirmā doma, kur tu viņus liksi. Pamanīsim viņu tad, kad mēs aizvedīsim kādu kravu pirmo nodot, un ja tur tomēr būs tie mikotoksīni, manīti vai tie sarkanie graudi, būs pa vēlu. Vairs neviens fungicīds nelīdzēs. Saproti, ka tas T2 fungicīds ir tomēr vajadzīgs noteikti. Tās izmaksas nemazām nav tik lielas, sevišķi ņemot vērā, kādu risku mēs uzņemamies nelietojot, piemēram, fungicīdu. Labāk ir kombinēt, azols var kombinēt ar strobilurīnu darbīgajām vielām vai karboksamīdu darbīgajām vielām. Tā kā tas noteikti to efektu palielinās, varbūt arī mazliet izmaksas, bet, kā jau teicu, tās izmaksas nebūs tik lielas salīdzinot to risku, kādu mēs varam uzņemties. Pagājušais gads bija mitrais gads, visu laiku līja un bija labi apstākļi. Šogad mēs redzam, ka tas sākums bija sausais gads, sākuma gads patreiz aug uz mitro, patreiz jau līst katru 3.2. dienu, un slimību māca ļoti patīk, tā kā skatīsimies. Tātad jālieto arī tādi fungicīdi, kas ir efektīvi gan pret dzeltenu plankumainiem, gan arī pret pelēku plankumainiem. Tā kā neskatāmies tik uz vienu slimību, bet uz abām, un pie reizes arī fuzariozei. Ja vēlāk lietosim, tad arī var aizsargāt ar daļai no fuzariozes. Es teiktu, nevajag skatīties, ko kaimiņš dara, ka viņš jau tur, pieņemsim, brauc pa vārpu vai karoglapu izlīdus un ka miglo un uzreiz es arī skriešu, bet tomēr labāk kādu reizi iziet laukam cauri lieki un novērtēt savu situāciju, jo atšķirās pat kaimiņam lauks un tepat ir robeža un tavs lauks un pirmkārt jau šķirne un visa tehnoloģija katram tomēr atšķirās un noteikti izvērtēt pēc sava lauka, nevis skatīties pēc kaimiņa. Vēl 2 jautājumi. Vai jūs turpināsiet veikt pētījumus šādus te? Jā, veiksiet, turpināsiet. Es domāju, ka jā. Un kur mēs varam atrast tā viegli pieejams tādas atziņas, kā lauksaimnieks kaut kur lasīt par tiem? Visas atskaites mums šobrīd ir ievietotas Agrihorta mājaslapā. Es teiktu, ka tur ir ļoti vienkārši atrast. Labi, lasīšu vēl tos savus pētījumus, jūsējos, mūsējos un jūsējos. Un Latraps pagājušā gada izmēģinājums arī var atrast. Latraps mācās sadaļā zem manslatraps.lv. Lasiet, kāda mums bija 1 gada gan izmēģinājumi, bet arī vērts ieskatīties, kādas tur šīs dažādu funkciju devas un produkti parādījuši sevi tieši tajā mitrajā gadā, ka bija tiešām slimība daudz pagājuši. Aptaujātie lauksaimnieks Latraps agronoms un arī tikko aptaujātais zinātniece skaidri uzsver, ka mums jāizvērtē ir
šķirne, kā vienmēr, ļoti aktuāli, kāda mums aug uz laukiem, nerīkojamies visām šķirnēs vienādi. Izvērtējam priekšaugu, vai tie ir atkārtot ziemas kvieši vai kvieši pēc rapša vai cita priekšauga. Tālāk attīstības stadija ļoti būtiski uz lauka redzējām, kad ir gan 51, gan arī jau 61, bet tajā pašā laikā mana šodien lielākā atziņa, ka nesteidzamies ar T2 smidzinājumu, patreiz augi ir veselīgi. Kādu funkciju izvēlēties, šis varbūt nav slimības ieņemīgākais, ja veicinošākais gads doto brīdi. Tā kā amplitūda mums liela no 12 eiro, jā, līdz pat iespējams 50 eiro gandrīz vai ne, maksimālā devās ejot. Tā kā uz kopējām platībām Latvijā sarēķinu tie ir no 5 miljoni, ko mēs iztērēsim uz saviem laukiem, vai 24 gan miljoni, tā kā katrs pieņemiet savu labāko lēmumu, un es savu lēmumu šodien esmu pieņēmis, konsultējoties ar pieredzi, ar ekspertu un ar jaunākajām atziņām. Ja šis epizodes saturs ir noderīgs tev, tas būs noderīgs arī citam. Droši padalies. Ja rodas jautājumi par T2 apstrādi, droši sazinies ar Latrapas agronomiem. Lai arī tev izdodās veikt precīzāko, labāko T2 apstrādi ziemas kviešos. Uz tikšanos nākošajā epizodē.